Labrīt! Labrīt visi klātesošie, labrīt tiešraides skatītāji. Mēs esam šodien sapulcējušies, lai runātu par kaut ko it kā jau zināmu kādu laiku, bet es teiktu tā, ka esam tādas jaunas profesijas priekšvakarā, kas prasīs savus resursus, savas zināšanas, savas diskusijas, debates, mazliet strīdus. Un šodien mēs kopā ar, kas ir mēs CSR Latvija, kopā ar Latvijas personāla vadīšanas asociāciju, esam sanākuši kopā, lai par šo ilgtspējas jautājumu spriestu. Ilgtspēja ir koncepts, kas ir attīstījies tik tālu, ka mēs runājam šobrīd par amata kategorijām, speciālistiem, mācību varbūt programmām nākotnē. Un tādēļ mēs šodien gribam jums izstāstīt mūsu stāstu. Mēs no sākuma pirmajā daļā runāsim ar ekspertiem. Eksperti dalīsies ar savu redzējumu par to, kas ir noticis līdz šim un kas mūs sagaida iespējams nākotnē un kā mums par ilgtspējas profesijām ir jādomā nākotnē. Un pēc tam mēs dosim vārdu darītājiem, gan uzņēmuma vadītājiem, gan personāla vadītājiem, kas jau ir pieņēmuši darbā šos profesionāļus un kādi varbūt ir šie secinājumi par to, ko un kā vajadzētu jums darīt. Un trešā daļa ir tātad tīklošanās tiem, kas mums ir klātienē. Mēs ar jums pavadīsim vēl kādu laiku, atbildot arī uz jūsu personīgiem jautājumiem un varbūt izaicinājumiem, kas jums ikdienā rodas. Mani sauc Agnes Alksne Bensone, es esmu CSR Latvijas valdes priekšsēdētāja, un mans jautājums ir, kādēļ mēs par ilgtspējas kompetencēm vēlamies runāt tagad. Kā organizācija mēs apvienojam gan uzņēmumu vadītājus, gan ekspertus, gan profesionāļus un akadēmiskos pārstāvjus jau 10 gadus. Un mūsu interese ir šo jautājumu celt ne tikai tādā ļoti praktiskā jautājumā, bet arī vērtību jautājumā. Par to noteikti mums pastāstīs tālāk mūsu eksperti. Kas mēs esam? Tātad šie ir uzņēmumi, kuriem ilgtspēja ir aktuāla, kuriem ilgtspēja ir svarīga, ikdienas rūpes, un kuri vēlās tātad šo jauno jomu veidot atbilstošu, sistemātisku un tādu, kas mums palīdzēs pelnīt vairāk un radīt pievienoto vērtību sabiedrībai. Šie ir mūsu eksperti dažādās jomās, kuri arī ir likuši galvas kopā, lai šodien dalītos ar dažādiem secinājumiem par to, kā ilgtspējas profesijai ir jāattīstās. Mūsu biedrības mērķi ir 3: veicināt izpratni, virzīt tiesību aktos ilgtspējas jautājumus loģiskus un atbildīgus un atbalstīt mūsu biedrus, lai viņi būtu atbilstoši jaunākajam regulējumam, lai viņi ieviestu labākās prakses ilgtspējas jomā un attīstītu savus uzņēmumus. Mums ir daudz un dažādas aktivitātes, tiešām varētu runāt par to vēl kādu stundu, bet par to jūs visu vairāk varat uzzināt arī mūsu mājaslapā csrlatvija.lv. Un šodien mēs īpaši pievēršamies jautājumam, kas mums kļuva aktuāls pirms gadiem 18. gadā, 2018. gadā. Mēs sākām mācīt uzņēmējus par to, kas ir atbildīgs bizness un kas ir ilgtspēja. Un, ja sākumā šī programma mums bija tāda ļoti intuitīva, un mēs diezgan ņēmām starptautisko labo praksi un veidojām šos mācību moduļus, tad mēs jau šobrīd runājam 13. programmā, šogad rudenī būs 14. programma, kā jau par ļoti praktiskām iemaņām, kuras ir jāzina ilgtspējas profesionāļiem, kuras ir jāzina tiem cilvēkiem arī vadības līmenī, kas ar šiem jautājumiem strādā ikdienā. Un līdz šim tātad izglītoti par šiem ilgtspējas jautājumiem ir 133, es teiktu, individuāli cilvēki, vairāk kā 70 uzņēmumi. Tātad padziļinātas mācības ir saņēmuši no mūsu ekspertiem un profesionāļiem. Ko mēs vēl darām biedrībā? Kā mēs līdz šim nonācām? Mēs veidojam dažādas tematiskās grupas, kur nākam kopā un domājam, kas sistēmas uzlabošanai, lai šī nozara attīstītos, būtu svarīgi.
Un viena no šīm darba grupām ir izglītības darba grupa, un mēs spriedām, vai mums ir nepieciešams ilgtspējas vadītājiem vai speciālistiem kādas konkrētas prasmes un kompetences, un kas to māca. Tie mūsu šī brīža secinājumi ir tādi, ka mēs esam apkopojuši dažādus profesiju standartus, kuros tātad ir atspoguļot jautājumu par ilgtspēju. Mēs esam analizējuši šos standartus. Nav daudz, nedaudz ir. Mēs esam analizējuši atbildības jomas, tātad dažādos izglītības līmeņos, kurā līmenī tas būtu jāmāca, vai tas būtu jāmāca profesionālās skolās, vai tas būtu jāmāca jau bakalaura programmā, vai maģistra programmā, vai varbūt tā ir tālāk izglītības programma. Tātad šie jautājumi un diskusijas mums ir notikušas iekšēji. Un mēs esam nedaudz arī iezīmējuši šīs kompetences, kas būtu nepieciešams šiem ilgtspējas jomas profesionāļiem. Tātad mums šodienas mērķis ir runāt par tiem mūsu pirmajiem secinājumiem un uzdot jums šo jautājumu, kas vēl ir nepieciešams un kurā virzienā mums kā nozarei būtu jāiet, lai šie cilvēki būtu kompetenti un spētu izpildīt tās prasības, kuras izvirz uzņēmēji. Amati. Ilgtspējas vadītājs valdes līmenī vai padomas līmenī. Ilgtspējas vadītājs, kas dara visu, kā mēs teicām, pienes kafiju brīdī, ka mēs stādam kokus un domā par stratēģiju, ko mēs darīsim nākamos 5-10 gadus. Tad mums, piemēram, ir ilgtspējas speciālists izkristalizējies kā cilvēks, kur mēs saprotam, ka tur jau ir vajadzīgas jau šodien prasmes par likumdošanu, par vispārējo, ko mēs saprotam, kas jādara uzņēmiem. Un tad mēs arī saprotam, ka īsti bez finanšu pārstāvjiem, vai finanšu direktors, vai finanšu vadītājs, vai grāmatvedības speciālists, ar datiem nestrādājam ilgtspējas kontekstā, mums ir grūti, kā ilgtspējas vadītājiem, vispār realizēt savus uzdevumus. Un tad ir vēl viena jauna profesija, kas teiktu jau pirms 2 gadiem parādījās Eiropā, tas ir ilgtspējas datu analītiķis, bet par to mēs visu vēl sīkāk. Kā veidosim kompetenci, kas mūs mācīs? Vienots profesijas standards, izglītības programmas, kompetenču kartes personāla vadītājiem, tālāk izglītības programmas, augstākā izglītība, mikrokvalifikācija, pat ir paredzēts finansējums šim jautājumam. Pieaugušo izglītību no privātā sektora piedāvājums, starptautiskās programmas, kur man iet mācīties, kā man pilnveidot savas zināšanas. Un tad mēs arī noteikti gribēsim dzirdēt mūsu diskusijas dalībnieku refleksiju par to, kā mēs nonācām līdz lēmumam, par to, kādi mums ir vajadzīgi cilvēki, kas šo darbu dara. Un tad tas pirmais scenārijs ir ārējais pieprasījums. Tātad informācija par uzņēmumu pieprasa ārējie partneri, bankas, piegādātāji. Brīdī es saprotu, ka man ir kāds, kam šis jautājums jādeliģē. Vai es to darīju ar iekšējiem resursiem, bet vienā brīdī tas paliek par daudz, un es saprotu, ka man ir vajadzīga cilvēks, kas to dara. Nākamais līmenis jau ir iekšējo procesu sakārtotības vajadzība, tātad regulējuma prasības, tātad vairāk kā 200 uzņēmumiem Latvijā ir prasības sniegt ilgtspējas ziņošanas, ilgtspējas informāciju vadības ziņojumos, kas prasa ārkārtīgi intensīvu darbu gada laikā. Kalendārā vai finanšus no katra uzņēmuma atšķirīgi. Un tad attiecīgi prasās gan pārskatīt iekšējās datu sistēmas, gan kā mēs komunicējam par šiem jautājumiem, kā mēs paskaidrojam, kāpēc mūsu darbiniekiem ir jāmaina savs darba stils, kāpēc jāatrod laiks darīt to, ko mēs pirms tam domājam, ka tā ir tikai mūsu tāda brīvprātīga izklaide komunikācijas departamentā. Un tātad tas viss kļūst ļoti nopietni. Un tad man es visur esmu uzlikusi arī atsaucis uz šīm memēm. Tad ilgtspējas principu iedzīvināšana uzņēmumā. Milzīgs darbs. Es teiktu, ka šeit vairs viens cilvēks īsti netiek galā. Jo ir šim cilvēkam, kas ar šiem jautājumiem strādā, viņam jābūt tādam horizontālam. Viņam ir jāspēj no cilvēkiem saņemt informāciju, nodot informāciju. Un tā dilēma, kas šeit iedzīvinās vai parādās, ir pēc ziņojuma nāk stratēģija, vai stratēģija ir pamat ziņojumam. Tad kāda ir mūsu uzdevuma šim cilvēkam, lai mēs vispār tiktu uz priekšu ilgtspējas jautājumos? Kur dzīvo ilgtspējas struktūra? Pirms kādiem 5-10 gadiem tas bija tātad personāla vadība,
komunikācijas vadība, tur arī principā ilgtspēja dzīvoja. Un es teiktu tā, ka šī ir izdomāta struktūra, šī nav viena uzņēmuma struktūra konkrēti. Un tad, kur šodien un nākotnē plānot dzīvot ilgtspēja, tātad tas ir personāla vadība, finanšu pārvaldība, juridiskā atbildība, komunikācija joprojām paliek, piegādes ķēdes vadība, viss, kas saistīts ar iepirkumiem, strateģiskais redzējums, protams, kvalitātes vadība un reaģēt uz klientu pieprasījumiem, tad attīstības vadītāji, kuriem jāpārdod kaut kas zaļāks, ekoloģiskāks vai sociāli atbildīgāks, tad arī uz šiem uzņēmumiem, šīm struktūriem tas attiecās. Amati, kas transformējas, noteikti par to sīkāk arī kolēģi Krīsta Kriķa pastāstīs, un arī Eva Selga no Latvijas personāla vadīšanas asociācijas, bet tā kopsavalkot, mēs runājam par 4 profesijām, kuras mēģina pārmainīt uzņēmumi. Un tad katram ir tas savs ceļš, kā viņi līdz tam nonāk. Personāla vadītājs, mārketings, komunikācijas speciālists, kvalitātes vadītājs vai vidus un enerģētikas speciālists. Tad vēl ir mēģinājumi arī darba drošības cilvēkus pārlikt par ilgtspējas cilvēkiem. Tā kā, ir dažādi varianti. Un tas mūsu mērķis, vai tas, ko mēs redzam, šobrīd tās varētu būt apmēram kādas 4-5 profesijas, kuras varētu izveidoties, vai amatu kategorijas tā būtu laikam precīzāk, un par tām tad sīkāk arī pastāstīs Krista, par kuru es jau pieminēju vairākas reizes šodien.